Labdien, klausītāji! Mēs esam atpakaļ ierakstā. Laura, Danuta. Mēs esam Midi podkāsta epicentrā. Un mums šodien ir jauna tēma. Bet pirms jauna tēma mums ir jauna apģērbi. Kā vienmēr. Kā vienmēr. Mums jāuzliek kā iestatījums, kad ir jābūt jaunām drēbēm. Tas jau tev kā pressers tad sagatavoties. Presēšu jaunas drēbes. Jā, presē jaunas drēbes. Danutas ražojums. Labi, to vajadzētu Roku darbs. Nē, šis ir bija pašā sākumā, jo ar labām lietām, pateicības lietām ir jādalās. Pateicība. Cheer. Nē, pagaidi, ir viena cita. Es pateicos tev, Dievs. Labi, šito jāgaiš ārā. Ok, whatever. Tātad šodien mums ir tēma. Jā. Nogurums. Trešais cikls. Nepateicība, nogurums un tam līdzīgi, bet šodien mēs varam to paņemt tādā skatījumā, ka tam visam ir izeja. Jo patiesībā Bībele saka ļoti daudz ko par to, ka Dievs uzņemās risinājumu tavam nogurumam un tavam nogurumam. Jā, Danuta vienkārši vēlējās šo tēmu, jo viņa beidzot grib, lai es izēju no nogurums. Laika. Izēju no noguruma. Izēju no noguruma. Mēs palīdzēsim sev. Jā, kopā palīdzēsim sev, tu palīdzēsi man, mēs palīdzēsim klausītājiem, skatītājiem. Jo cilvēks var palīdzēt cilvēkam. Jā. Iziet no noguruma. Tā bija pagājušajā reizes podkāsta tēma. Ja nu kas apāja vienu soli atpakaļ, bet pēc šīs. Pēc šī, ok. Vai arī divi uz atpakaļ, viens uz priekšu, tad tas pats sanāks apmēram. Laikam gan, jā. Parēķināt. Jā, šo tēmu mēs arī paņēmām no tā, ka tiešām... Mēs to praktizējam. Praktizējam, jo es šobrīd to praktizēju un es ļoti ceru, ka tā jau ir ar soli uz priekšu ārpus tā, jo te ir, protams, dienas, kad es tiešām redzu Dievs remdē, Dievs paceļ un atkal dod tādu cerību un spēku. Un, jā, bet kaut kā var teikt, ka tas ir tā viļņaini un iespējams arī šajā sarunā tu varētu atpazīt kādas lietas, jo arī es gāju cauri kaut kādām situācijām, jautājumiem, spiedieniem, un tad man viena māsa teica, varbūt tas ir nogurums arī, kad īstenībā tā bija pastaiga šī ten, kas mums bija sieviešu tikšanās, ko mēs rīkojam vienreiz mēnesī, un attiecīgi mēs staigājāmies un vedinājām galvu, un viņa tā teica, varbūt tas ir nogurums, un tad es tā vairāk sāku uz to paskatīties, un šodien mēs arī apskatīsim tādas šīs ten nogurumā, tā teikt, pazīmes vai tā kā veidus. Jā, arī. Jā, no tā, ko tad tas īsti... Kas tas vispār ir? Jā, un kā var atpazīt, un kādās veidos tā tad var būt šis nogurums. Kā tev? Ko tu vēlētos sākt par nogurumu? Es vēlētos sākt. Sākt. Pajokot. Nē, labi, es nejokošos. Tā tad ir droši vien, es domāju, ka var pirmā sadaļa, kas mums ir vispazīstamākais noguruma veids, vai arī, teiksim, tā posma kaut kādā ziņā droši vien viens no sākumiem varētu būt, kad ir fizisks nogurums, vai ne? Jā. Tas ir visvienkāršāk atpazīstams. Kad Laura sāk strādāt un viņa uzņēmās daudz lietas un tad viņa nepaspēja kaut ko un tam līdzīgi. Tu tā kā testē un bieži vien atnāk šis fiziskais nogurums un fizisks nogurums, pēc tam tālāk attīstās, vai ne? Jā. Bet tad ir vērts iesākt droši vien ar vienu no manām mīļākajām rakstvietām, ko es mēdzu praktizēt, ir par Eliju. Es īstenībā, tas tā it kā varbūt kaut kādā ziņā smieklīgi sanāk, bet es diezgan bieži atceros šo rakstvietu par to, kad pirmā ķēniņa grāmata, Laura arī pierakstīts, ir 19, bet es īstenībā reāli atzīstu, kad es šo rakstvietu tieši arī pielieku pie tā. Man ir tāda perioda, kad sakrājās lietas, ka īstenībā tad iznāk ārā šis te 19.4 no pirmās ķēniņa grāmatas, kad stāsta par Eliju, kad viņš bēg projām no Izabeles, un viņš bija uzvarējis tur 450 bāla šos te viltus praviešus. Viņš ir bijis fiziskā cīņā, emocionālā, garīgā, un viņš reāli aiz bailēm no Izabeles, jo tā doma, kad viņam Izabela izdod pavēli
ka tagad viņš ir jānogalina, jo viņš ir nogalinājis visus labās rokas Izabelei, visu viņas armiju, un viņš reāli mūk projām, un viņš ir fiziski, un tur vispār kādos tempos viņš tur skrēja, tas ir atsevišķs stāsts, bet tad viņš... Piemēram, es redzu, tev uzrakstīts 5. pants. Mēs varam no 4. līdz 5. izlasīt, 19.4 un 5 teikts, bet pats viņš vienas dienas gājumu devās uz tuksnesi un apsēdās zem paigļa krūma, un viņš savā dvēselē vēlējās mirt. Un viņš sacīja, nu ir gana, kungs, ņem man dvēseli, jūs esmu labāks nekā mani tēvi. Un 5. ir, tālāk tu varbūt gribēji teikt pa 5. Un viņš apgūlās un aizmigs zem kādu tūkstnešu krūma, bet tie, redz, eņģelis stāvēja viņu priekšā. Bet te, redzi, un tas viņam sacīja, celies un ēd. Tālāk aiziet šis stāsts. Kaut kādā ziņā varbūt šis iesākās kā fizisks, bet šeit ir arī runa par dvēseli. Un tad īstenībā vairāk šī dvēseles, viņš saka, ka mana dvēsele grib mirt, kad īstenībā tas jau bija kļūst par tādu emocionālu nogurumu. Ka viņš jau bija otrā stadijā par to, ka ne tikai fiziski, ka mana miesa ķermenis ir nogurs, kad es esmu vienkārši... iztērēju savu enerģiju, bet fizisko, no iešanas, skriešanas, nešanas, gaidīšanas, no visa, ja? Bet kad emocionāli, ka viņš bija emocionāls nogurums, nozīmē emocijas, ja? Emocijas sadaļa, bailes, nezinu, kas vēl ir. Vilšanās, nospiestība, kas vēl var turpināt. Tas ir emocijas, kas mūs īstenībā nospiež. Tas nav fiziski, bailes jau mums nav fiziskas. Viņas ir emocionāls. Mēs viņas jūt, tā ir emocija. Protams, ka viņi iznāk ārā stress, ja? Kurienes rodās tas stress? Viņš kaut kur, man te ir. Viņi varbūt sākās kaut kur galvā domas, tu tur, es nezinu. Bet tas jau vairāk ir pie dvēseliski, man liekas. Es tieši to gribēju teikt, ka īsumā tā ir tā emocionāls nogurums, ir dvēselisks nogurums. Jā, bet es gribēju atgriezties pie fiziskā atkal tā noguruma. Pie tā, ka bieži vien, ka mēs, redz, viņš arī šeit izpildīja to darbu, to cīņu, vai ne, un kad nereti pēc šādām lielām cīņām arī nāk šis nogurums fiziskais. Un nereti arī, kad mēs darbojamies kādā Dieva darbā vai vispār kādā misijā vai projektos, kad nereti mēs paši kļūstam tādi neaizsargāti šajās lietās. Un tas, protams, pēc tam var izriet arī gan garīgi, dvēseliski un, protams, arī fiziski šajās visās 3 sfērās. Bet arī kā piemērs, kā tu jau minēji, no fiziskā, man laikam šīs cīņas bija par to, kad es šobrīd sāku pats strādāt, vai ne, kad tu esi pats atbildīgs par šiem svarīgajiem jautājumiem, lēmumiem, par to, cik klientam vai ne, cik sadarboties, cik daudz darbus ņemt, cik atkal finansiāli tas būs. Tas arī ir kopā ar emocionālām, jo tu tā kā mīļi, tu it kā gribi, un tu nezini, un tā neziņa bieži vien nogurtina ļoti. Protams, ir tas fiziskais ir tas, protams, darbs vai ne, kalpošana, attiecības ar cilvēkiem, un tad tur jau, protams, izriet tās dvēseliskais, kas iziet no mūsu domām un apstākļiem, bet kaut kāds tas periods, ka bija diezgan daudz, laikam, jautājumu zīmes, kur tālāk, kas vai ne. Jā, un kad tas... Viss jāpaspēj, kā saplānot laiku. Jā, un tas atkal izvērt no tāda, kad tu jau esi diezgan nogurs, un ko es pamanīju arī šajā nogarumā, ja es agrāk cēlos 6:30, kad es nedalījos ar to, ka es lasīju Dievu vārdu, pavadīju laiku kopā, man šobrīd vispār tas nestrādā. Es nevaru pamosties 6:30, ja pirms tam man bija viegli, es uzlieku ziemas laikā, modinātāju pieceļos un viss, bet šobrīd es nevaru, es pat līdz 8 rītā guļu, es neguļu līdz baigi 11 vai tā, nepraktizēju to, bet tik un tā, ka tev ir tas nogurums, kur tu gribi apsēsties, tu gribi vairāk laika pavadīt mājās, tu gribi tā kā kaut kur tā kā mazāk būt starp cilvēkiem, un tad attiecīgi, kad kaut kas nav, kur tu vēlies tā brīvi doties komunikācijā, un atkal tas tā kā var būt viens no veidiem, kā jūs var pamanīt, jo, protams, ir arī
ir atšķirība, ka tu vienkārši strādā 24/7 un 7 dienas nedēļā, vai ne? Citi tā, jo es pazīstu citus cilvēkus, kas ļoti maz paguļ, vai ne, bet viņi skrien tajā ritmā, un es domāju, cik ātri īstenībā tu nogurs no tā, ka tev atkal darbs un tāds, ka tas fiziskais nogurums tu vari pagulēt. Jautājums ir, vai tev ir pilnvērtīgs miegs atkal, vai ne? Tā kā, ka ja ir šis fiziskais nogurums... Tik un tā arī, vai ne? Ka fiziskais arī var novest pie... ja it kā teorētiski katru dienu neju savu cehu, tur cērtu gaļu, vai ne? Jā. Bet kad fiziski man arī var novest līdz tam emocionālam. Ko es gribēju teikt? Šeit, piemēram, stāstā par Eliju, viņam bija ļoti tāls mērķis. Kaut kādā ziņā viņam fiziski viņš tā kā nebija tā kā, viņa kalpošana nebija fiziskajā. Tādā ziņā es gribēju teikt, ka viņš vairāk viņam bija šī emocionālā un garīgā cīņa. Bet tad, kad mēs arī no parastas, regulāras, fiziskas, ja mums kaut kur jānes kaut kādas lietas, vai katru dienu vienveidīgs darbs, tur fasēju katru dienu nogurst dēļ tām fiziskām, ka rokas sāk sāpēt vai kājas piepamst, kad no tādām lietām. Kas bija teikt, kad vienkārši, pat ja mēs nestrādājam, ir 2 varianti, jā, vai mēs strādājam tieši fizisku darbu, ka viņš mūs nogurdina. Vai mēs arī esam vienkārši vieglāk, bet tad mums vairāk ir tas emocionālais, kas mums nogurdina, un mēs tik un tā nonākam līdzi. Jā. Mēs varam nogurt no kaut kādā ziņā no jebkādiem nepiemērotiem uz konkrētu sezonu apstākļiem. Jo fiziskais nogurums tev var novest tālāk, kā tu saki, pie šī emocionālā noguruma, jo, ja tu neesi, piemēram, pilnvērtīgi paēdis, pilnvērtīgi izgulējies, tas ķermenī tomēr rada kādu ietekmi. Tik un tā ir jābūt tam balansam, uzturā un... Jā. Visā pārējā. Jā, tāpēc ir jāpiedomā. Un es domāju, ka arī svarīgi ir sabalansēt, par ko es ļoti daudz runāju, un es beidzot gribu saņemties, jo es nevaru vairs saņemties pat iet skriet, un es gribu šobrīd iet vienkārši uz treniņu zāli kopā ar treneru vismaz 1 mēnešu strādāt, jo es saprotu, ka man īsti nav citu hobiju, kur cilvēks var vienkārši aiziet, atslēgties, kaut vai, es zinu, mešs man arī šeit tuvumā nav, vai ne? Tā, ka tu, cik svarīgi ir būt šajā balansā, kur tu vari atslēgties, pabūt mierā no šīs dienas skrējiena, no visur zvani, cilvēki un tā, pabūt, protams, Dievu klātbūtnē, bet arī tāds, ka tu sev atrodi laiku, kur tu pilnveido sev. Tas, protams, var mīties ar to dvēselisko, bet tā, ka tu pilnveido sevi arī tajās lietās, kas tev sagādā prieku. Jo, ja tu esi visu laiku darba ritmā vai ne pienākumos, tu, man liekas, tā neuzpildies. Protams. Man liekas, tu pieskaries tajā tēmā iekšā vispār par mērķis un motivāciju. Pareizi. Jo, piemēram, es zinu cilvēks, kuri gribēja tā kā sev dārzu, lai tur atslēgtos. Jā. Un tagad pēc 2-3 mēnešiem cilvēki pateica, ka viņi nevienu dienu neatpūtās. Un man tā galvā, tu speciāli to dārzu iegādājies, lai tu atpūstos tur. Es saprotu, ka kamēr viņš tiek ierīkots kā patīk, ja, tu viņu neizbaudi, bet sanāca tāds tā kā vai nepareizs mērķis vai motivācija, vai tu neizpildīji to, kas īstenībā, mēs varam reizēm pāršaut nepareizā lauciņā. Jā, vai tu pārskrien tos soļus daudz pa priekšu? Jā, jo es domāju, man īstenībā tas reāli izbrīnīja. Bet tu dabūji, tu gāji uz to dabūji, un tagad tu man paziņo, ka tu neesi vispārībā saņems to, kāpēc tev tas vispār. Jo es domāju, ka pat arī tādi, piemēram, mājas būvniecība, tur kaut kāds remonts mājās vai tā paša dārza ierīkošana, viņi prasa savu veidu fizisku un nepatīkamu procesu, lai tu nonāktu līdz tam, ka tu sāc baudīt. Ja? Bet man šķiet, ka ir arī kaut kāda iespējamība, ka tu tomēr, ja tu māki, te ir jautājums par to atpūtas momentu, ka tu māki apsēsties kādu dienu, tur, es nezinu, sestdienā vai svētdienā, tu vienkārši apsēdies savā remontā un tāds, bet es tomēr esmu apmierināta. Jā. Protams, ka tas, ka tur vēl ir visi putekļi, netīrībā, vēl tur varbūt jumtsteka. Skatoties, cik traģiski ir šī situācija. Bet tas ir ar citu garšu. Bet iemācīties tik un tā tajā visā,
Māju nevar uzbūvēt tur vienā nedēļā, jā. Nu, tad tu gribi teikt, ka tu tagad, kamēr gadu būvēsi māju, tu nevienu dienu neatpūtīsies. Bet tad jau pēc fakta tu vari redzēt, ka tu vispār tu izdegs vienkārši ļoti ātri. Nu, teiksim tā, ka tas pareizais balans arī savā haosā iemācīties apstāties. Jā. Jo mēs īstenībā bieži vien esam tie, kas paši uzliek tā kā... Paši izdomā un paši izpilda savu hausa programmu. Un vakar arī gatavojoties šai tēmai, un īstenībā es jau vairākas reizes esmu pamanījusi, ka es esmu tā, kas izdomā, kādai man ir jābūt komunikācijā ar cilvēkiem, kā man ir jāizpild konkrētais darbs. Un kad es jau uzlieku to latviņu, jā, kad arī, piemēram, attiecībās ar Dievu, ka man ir tur jāpavada tā un tā konkrēti laiks. Un tad es saprotu, ka es bieži cenšos pati sev noteikt to latiņu, to tiesu, nu, piemēram, par to dārzu arī. Viņam ir jāizskatās tā, ka, un ja nav tā, tad es tur, nezinu, es jau skrienu, lai es būtu līdz tam, un es vienkārši Dievam arī saku, zinu, kā ir, es negribu atbilst saviem standartiem. Nav tā, ka tam ir jāiziet cauri. Jā, bet katram pašam vienkārši ir jānonāk. Kā tu varēsi zināt? Tieši tā. Laura nonāks pie atziņas. Nu, ir daudz lietas, par ko es šajā periodā esmu nonākusi pie atziņas, un lai Dievs dod man praktizēt, un ar viņu spēku, es īstenībā saku, lai viņš man palīdz izmainīt tās lietas, jo es ejot pa veco ceļu, nevaru, tā teikt, nonākt jaunā ceļā. Vispār, un tāpēc, tā jau ir savu veidu loģika. Jā, jo ir kaut kur ir mana atziņa, un tad ir tā Dieva gudrība, lai atkal pamainītu tās lietas, kur pavirzīties, lai es sāktu skatīties pa jaunam. Un tāpēc Dieva vārds saka, Filipiešiem 4:6 līdz 7. Tā ir viena no rakstītām. Īsmā ļoti daudz rakstīts. Viņš saka, tur nezūdies nemaz. Es saviem vārdiem pateikšu šeit tā. Bet lai visi tavi lūgumi un prasības nāk Dievu priekšā. Un tur ir teikts, tur visas aizlūgšanas, iestāšanās un viss. Un ar pateicību, teiksim tā, ka tas viss tiek risināts. Ka principā, ka mums jau ir jādod Dievam mūsu sūdzības, ja par mūsu grūto dzīvi. Jā. Un vienkārši jāiztais reizēm ar lūgšanā. Nu, tad, kad es patiešām saprotu, kad man... Kur ir mans baigļa krūms? Esmu gatavs. Ņem mani prom. Jā. Tad Dievs atnes... Labi, šeit turpinot stāst, kamēr Laura meklē tur kādas atziņas lielās. Toreiz turpināt, es viņu šodien skatījos, bet es teicu, viņu nevar atrast. Viss kārtībā. Redz, kur. Un atnāca eņģelis un nostājas viņu priekšā un teica, celies un ēd. Man vispār patīk, šis ir tāds. Un redz, kur 6. Un viņš raudzījās un redzi. Pie viņa galgaļa bija plācenis, kas cepts uz karstām oglēm un apaļkrūza ar ūdeni. Nu, viņš ēda, dzēra un apgulās. Man īsumā, man šis liekas... Nu, tagad tāds pīrāks, vienkārši tas ir reāli Dievs iedod. Viņš iedod tad, kad tu kaut vai primāri, pirmkārt, tu apstājies, otrkārt, tu meklē kaut kādu veidu patvērumu. Labi, šajā gadījumā tas bija tāds nosacīts. Paigļu krūms vispār skaitās tāds pašķidars. Es nezinu, tuksnesī vispār jau liels lapas neeksistē. Nu, nav tādas lapas, ka tu varētu tā kā aiz dažiem tur palīst apakšā ēniņā. Tur ir tas vispār paiglis, es nezinu, ir jāpapēt mazliet, esmu kādreiz meklējis, bet es tagad tā kaut kā neatminos, bet paiglis vispār ir tā kā kadiķis, viņš ir ar adatiņām. Es vispār nespēju iztauties savā galvā, droši vien jāpameklē vairāk ir. Nu, vismaz latviešiem paiglis, jā. Teiksim tā. Es vispār nesaprotu, kā viņš varēja izdomāt zem tā krūma kaut kādu ēnu atrast. Tas bija tuksnesis, viņam vismaz kaut kur vajadzēja. Tuksnesī viss, tur, zini, tāds smilšu krāsā, un tur ir tik... Karsts. Varbūt arī tas bija kaut kāds lielais paiglis. Viņi arī mēdz būt tādi lielāki bišķiņi, bet principā... Labi, ko tu vēlējies ar to teikt? Es gribēju teikt, ka viņš apstājās. Viņš īsumā kaut ko gaidīja. Viņam bija saruna ar Dievu, jebkurā gadījumā. Pareizi viņš teica, ir gana kungs, ņem man dvēseli, jo es neesmu labāks kā man tēvu. Pēc būtības, tā kā, varbūt kaut kādā ziņā atzīt vai neatzīt savu sakavu, bet atzīt to, ka tu te es esmu. Tālāk tavs solis dari, ko tu gribi. Būt atklātam par esošo situāciju. Un viena no tā lietām, ko viņš apstājās, vai ne, un tas ir, ko es skatījos ebrejiem, arī 4. nodaļā 10. pāns ir par to, kad
Jo, kas iegājis viņa adusā, tas arī pats dusējas no saviem darbiem, kā Dievs no saviem. Un es kaut kā lasot šo ebrejiem vēstuli, ebrejiem, tātad kaut kā es redzu, man, protams, izceļās par noguru un par atpūtu un par šādām ciešanām un lietām šajā periodā tieši. Un es zinu, ka ir dažādi uzskati par to, vai tie šobrīd arī vajag svētdienās atdusēties, atpūsties. Nu labi, citam tur kāda cita diena, bet to, ko es saprotu un redzu patiesi, Dievs atdusējās 7. dienā, vai ne? Un es ticu, ka arī mums ir jāņem par piemēru tas. Un ja tu neatdusējies un turpini visu laiku skriet, tas nozīmē, ka tu pats sev esi kungs, nevis Dievs ir tavs kungs, un tu izdarīji izvēli pats sevi nodrošināt, pats aprūpēt sevi, pats apgādāt sevi, bet tev ir jāapstājās un jāizdara tā izvēle, ok, es izdarīju tās dienas, ko es varēju, un es šobrīd apstājos, jo Dievs, es apzinos, ka ne viss nāk no mani, bet tava roka ir svētība pilna, vai ne? Un tu spēj izmainīt kādas lietas, nodrošināt man un tā tālāk. Un tu izdari šo izvēli, apliecinājumu pret Dievu Tēvs, tu esi kungs. Es tiešām strādāju, darbojos, jo Bībele māca mums, protams, arī strādāt, bet ir šī robeža, kur tu nepārkāp un neļauj, kā teikt, sev uzstādīt, ka tev ir savi limiti un ka tu tikai ej pēc tiem, bet tu atzīsti, Dievs, tu esi mans nodrošinātājs, nevis darbs. Jo redz, kur pirmā Mūzes 2. nodaļa, 3. tur ir teiks, ka Dievs svētīja 7. dienu un iesvētīja to, jo viņš tanī atdusējās no visa sava darba, ko radītams bija darījis. Man īstenībā patīk tā doma, es tikai tā nesen kaut kā piefiksēju. Es to iedomājos, ka te ir dzirdēji, te ir teiks, Dievs svētīja 7. dienu un iesvētīja to. Un man liekas, Dievs ir svētījis to vienu dienu, un saprot, ka ir svētīta tā diena. Man liekas, ka latviešu valodā tas, ka svētdiena, viņi kaut kā to vārdu tā kā nonivilē. Sanāk, ka viņš tā kā nav, tā vērtība ir tāda tā kā ikdienišķa. Svētdiena ir svētdiena, sestdiena ir sestdiena, pirmdiena, mēs tā skaitam 1, 1, 2, bet tieši tas akcents, kad viņi ir svētīta diena, tā kā tu saki, ja, kad nav būtiski, vai tā ir sestdiena vai svētdiena, varbūt kādam ir pirmdiena, muzejos pirmdienas ir cieti, ja. Daudz mācītāji ņem pirmdienas kā brīvdienas, tā ir visklusākā diena, bet tā doma, ka tā ir svētīta diena, iedomājies, ka tev ir viena diena, kad Dievs viņu ir tā kā iesvētījis. Man liekas tā, ko es domāju vienreiz par to, kad mums ir dota viena diena nedēļā, kur ir reāli iesvētīta. Un Dievs pats atpūtās. Tieši tā, jūs dzirdējusi arī liecības, kur citi biznesmeņi ir strādājuši tur kārtīgi, rukājuši tur visu dienas. Un tad, kad viņi sāk pielietot to vienu principu, ka, piemēram, svētdienās viņi ir draudzē, viņi atdusējās, vai ne, laiks ar ģimeni. Un viņiem sāka biznesā pavisam daudz labāk iet, un tas ir kā viens. Visu sādā ziņā. Jā. Gan arī tas, ka tas tā kā skan, ka tāds bauslis, vai ne? Nē, bet īstumā ir bauslis. Tas ir tik nemoderni, tagad runāt baušļiem, īstenībā gan arī tāds tabu ir tā tēma par 10 baušļiem. Jā. Tādā nešķiet. Es nezinu. Tāpēc, kad ir jaunā derībā ir 2 baušļi, un tur nav tāds svētīts 7. dienu, bet īstenībā jā, bet jau, arī viņi nav atmetami, jo tas parāda tāpat kā noteikumiem. Es saprotu. Tas ir tas, kāpēc es pats šo jautājumu, jo es gribētu varbūt runāt biežāk, jo tāpēc, ka ja es jau tikai piepildīju baušļus, un tā ir atsevišķa tēma, un man liekas, te ir karsts. Tās viena diena ir, kad Dievs pats atpūtās, un mēs izdomājam, kā tu saki, tu esi tā kā Dievs priekš sevīm, un es varu darīt, kā es gribu. Kad it kā, es nezinu, kāpēc cilvēks tā dara. Tāpēc, kad šajā laikā mums ir liels spiediens no apstākļiem, situācijām, kārdinājumiem, un kas mūs Papildus virsstundas, vai ne? Jā. Tā kā, jā. Labi, es domāju, ka ejam tālāk skatīties par nogurumu dvēseliskā līmenī. Tev par fizisko bija viss? Es domāju, ka jā, tev ir vēl ko piebilst. Nē, pagaidām nē. Jo pēc tam paskatīsimies tos posmus kad nākamais ir dvēseliskais, un viena no tām pazīmēm bija man, kad
kad es tiešām gribēju būt viena, kaut kur atkal, jo man nāca tāda emocionāli tiešām spiediens, ko tā grūti izskaidrot, un ka es dalījos tikai tuvākajiem, kad ir diena, kur tu vari vienkārši iet, un viss ir kārtībā, un kaut kādās brīžos tev sākās tā kā, ne histērija, bet tāds tā kā emocionāls spiediens, kur tev ir iekšējas tādas sāpes, un visu, ko es gribēju būt mājās, raudāt, lūgt, un tiešām būt tūmā, jo tā man palika labāk, bet, protams, tas varbūt neaiziet tik tālā līmenī, bet viens no arī tādiem dvēseliskajiem ir tas, ka, protams, ir šīs emocionālās, ir kaut kāda negatīvisms, bailes, nogurums tieši domās, jo īstenībā, ko es esmu dzirdējis, ka lielākoties mēs nogurstam no tām domām, kas mums ir galvā, un tieši, kad mēs esam noguruši vai kad mēs ciešam, vai ne, mums ir redzēt, tā teikt, redzēt tikai to konkrēto brīdi, tos, šo ten tuvo, tā teikt, skatījumu, kur mēs redzam konkrēto situāciju, bet mēs nespējam tajā brīdī paskatīties plašāk uz kādām lietām, situācijām un apstākļiem. Un, protams, dvēseliskais arī ir kādas ilgas, vai ne, kas jau gadiem nav piepildīts, un tu cīnies ar šīm ten jautājumiem. Jā. Salma pamācībās ir tā rakstīt, vai ne, kad dvēseli iepriecina visvairāk, kad tev ir kaut kas ilgi gaidīts, kas tiek tev ielikts tā kā klēpī. Apmēram tāds teksts bija. Tiešais tulkojums. Daškevičs. Nē, tur tā ir, ka tas lielāks iepriecinājums ir tur. Man īstenībā esmu par to domājis, kad ja ilgstoši tu kaut ko nesaņem, un tad, kad beidzot tas notiek, tad ir tāds, tā kā, nolīst tāds silteļa pārlīst tev pāri, ka tu vienkārši tāds, ka tas ļoti, tas ir viens no tādiem, ko cilvēks vispār tā kā ilgojās tiecās un saņemt. Un tāpēc tas ir kamēr nav, tikmēr uznāk tie periodi ar tām tur, kāpēc man nav, kāda būs, kāpēc ar ko es esmu izdarījis, un sākās tā kā sevis apsūdzēšana, un īstenībā tas tā kā rada vēl vairāk to visu, kad tu neieeji Dievu mierā, bet tu tieši uzvāries un nogurst pats no tā, ka tu pats vienkārši sev tur ceptās lietas. Jā, ka tu sēdi sev nosodīt dažādās sfērās. Meklēt to vainu visu laiku. Jā, jo tas tev arī tā kā ieved tādās bažās, kur tu sev centies, vai tu esi ieskaidrojis kādas lietas, un ka tu skaties tikai, šobrīd ir tāda situācija, viss ir slikti, nav tas, nav šis, un tad tu sevi gūsti atkal un atkal tajās domās, un šajā periodā, protams, Dievs ir uzrādījis arī kaut kādas lietas. Viens no tādiem, ko es pati sapratu, kad ir ļoti svarīgi, un Dievs rādīja par to, kā mēs domājam. Un, protams, šī tēma tāda ir plaša, un bieži vien, ja mēs apstātos un pavērot, par ko ir mūsu domas, vai ne, no domām atkal iziet mūsu vārdi un rīcības atkal tālāk, bet klausoties vienos lekcijas, kas man atklāja arī tādu personīgu skatījumu, tur bija tāds teksts: Dievam ir svarīgāk, kā mēs domājam, nevis kā mēs ticam. Viņš zina, ka ticība ir sekas tam, ko mēs domājam par sevi, par Dievu un par notikumiem, kas notiek mūsu dzīvē. Un tad, kad es lasīju šo tekstu, es tā kā apstājos un padomāju, jo man bija atkal spiediens dvēselisks, personīgi padalos konkrēti attiecību sfērā, vai ne, kad ir jau kāds laiks pagājis, un tas ir, protams, par ko es lūdzu, un pēdējā laikā varbūt ir grūtāk, kad tev ir jābalansē par atbildību un šiem te jautājumiem. Un kad es lasīju šo tekstu, tad Dievs pavēra atkal plašāk kaut kādas lietas, kuras biju domājusi neapzināti īstenībā, kad šajā situācijā, ka mani vecāki ir šķīrušies arī jau kopš es biju maza, un kad
kad šķiet, kad es kaut kur arī sev ieskaidroju, kad es nezinu, vai man izdodas veidot attiecības ar Dievu, jo, redz, es atkal biju nolikusi to veidu, kā man ir jābūt attiecībās ar viņu tur, lai būtu tā, ka skaitītos pilnvērtīgs laiks ar Dievu, vai ne? Kad es biju ieskaidrojusi, un arī no pagātnes lietām saistībā ar attiecībām, kur, kad es vēl nebiju ar Dievu kopā, kad es biju izveidojusi attiecības, un pēc tām, kuras nebija izdevušās, es biju ieskaidrojusi atkal par to, ka varbūt es nemāku izveidot attiecības, un viss šajās lietās es kaut kur neapzināti jau biju nostādījusi sev, kad es nemaz to nespēju, un ka tev tā ticība ir tāda, ka tu pēc tam īstenībā neapzināti atgrūdi vai nodalies no šīs iespējas, kad viņi nāk, vai tu kautrējies, tu baidies, tu nezini, ko tev teikt, un tāpēc ir Dievs ceļa gaismā, lai tu apzinātos šīs lietas, un Dievs tiešām runāja par mani, bet tas nenozīmē, ka Dievs nedarbojās, vai ne? Viņš vienkārši grib atklāt tev tās lietas, lai tu ar to strādātu, un tā kā iet jauna ceļa tajā visā. Un tāpēc, par šīm domām, es domāju, ka tas ir svarīgi apskatīties, kādā konkrētā situācijā tu esi, ko tu domā par to sfēru, kuru tu varbūt neesi saņēmis šobrīd, vai ne? Vai Dievs jau tev grib svētīt, bet vai tu pats neesi tas, kas nolaupa savu svētību šajās lietās? Es nezinu, vai es izdarīju tādu baigi skaidru to skaidrojumu. Jā, jo tas ir tāds posms, kur es neapzinājos, kad manas domas translē, tā teikt, atkal kā tur bija tajā tekstā rakstīts, kā es domāju par Dievu, kā es domāju par sevi un par apkārtējām, tā teikt, situācijām un apstākļiem. Man jāatsprādā viena doma. No. To, kā tu stāstīji par, piemēram, labi, es vienkārši, man visu laiku bija fokus vairāk kaut kādā ziņā, labi, mums ir kaut kādas cīņas, un mēs kaut ko darbojamies, mēs cīnamies, mēs iestājamies, mēs lūdzam, mēs fiziski kaut ko daram, mums ir kaut kādas, nezinu, mums ir arī attiecības, mums ir ģimene, piemēram, ar vecākiem un tam līdzīgi, un mums ir ģimenes klans un tādas lietas. Tās viss tāds diezgan tāds pasmaks materiāls reizēm, bet man ienāca prātā tā doma par to, ka reizēm, piemēram, kad kāds cīnās ar savu vientulību, pat tā nianses, piemēram, ka man ir mans sāpīgs jautājums. Piemēram, man ir arī savs sāpīgs jautājums. Mēs ticam, ka katram ir kāds. Katram ir savs. Kāds cīnās ar vientulību, bet kāds cīnās, piemēram, ar neauglību. Tāds mans sāpīgs jautājums par to, ka tad, kad es 24/7 esmu fokusā uz savu problēmu jautājumu, kad tad arī īstenībā Dievs saka, bet paņem savā sāpīgajā jautājumā paņem brīvu. Es domāju, ka tas, kad īstenībā ne tikai tas, ka mums tur ikdienā viss tur darbs un no kurienes nauda. Ir tas vesels milzīgs bloks, kas aizņem mūsu ikdienu īstenībā ar šīm lietām, vai ko es ēdīšu, man atkal leduskapis tukšs un tam līdzīgi. Bet, kad vēl, tātad mana ģimene, ko es ēdīšu, kur es strādāšu, kur es dzīvošu, rēķini, man vēl arī vajag kaut kāds izklaides, man vajag tikties ar draugiem. Tas aizņem 99,9 periodā. Bet reizēm mēs ieejam tādā otrādā fokusā, kad man, piemēram, es esmu vientuļš, un man ir 99,9 ar šo. Un ka es nespēju atlaist nekādā veidā uz savu jautājumu. Un kad es domāju, ka Dievs grib, lai mēs ieejam tajā mierā, ko tu teici no Ebreju vēstules, par ieiet atdusā savā problēmu jautājumā. Un tad, kad tu esi iegājis atdusā, un tu šodien, piemēram, paņem brīvu no, vīriešu vai sieviešu skenēšanas, es aiziešu uz veikalu un nevienu neskenēšu, vai es tur, pārspīlēti tur šodien neuzkrāsošu, neuztaisīšu savu tūningu, tāpēc, ka es vienkārši gribu vienkārši
atpūsties visvisādā ziņā. Ka man būtu jāatbilst kādām īstenībā savam standartam. Filmās vispār par to ļoti daudz tiek pasniegts, un mēs jau nevaram savādāk parodēt nekā neviena cita, kā tikai filmā tas sižets analizēts, kad mēs, un Instagramā jau ļoti var redzēt to, kad ir kāds aizbraucis uz ārzemēm, ir pārcenties ar savu lūpu izmēru, vai, labi, izstāstīšu vienu jociņu pēdējā laikā, ko es dzirdēju. Man īstenībā tas lika reāli aizdomāties. Kad kādu dienu uz darbu puisis aizgāja, viņš bija uzlīmējis savu ūsas. Uzlīmēts ūsas viņam bija virsū. Un viņa darba kolēģi reāli viņu apsmēja par to, ka, kāds sakars, tu esi redzējis, kāds vīrietis iet uz darbu ar uzlīmētām ūsām. Visi par viņu iesmēja. Un iesmēja cilvēki, sievietes, kurām ir uzlīmētas skropstas. Un man likās tāds, es arī. Saprot, kad apsmēja īstenībā, ka tu sevi tik ļoti neredzi, jo kāpēc vispār ir jālīmēs? Pēc būtības, labi, es nesaku, ka tas būtu kaut kas, kādreiz var to izdarīt, tur izdekorēties, viss ok, bet vienkārši tas, ka mums taču ir meitenes, kas regulāri dara tādas lietas. Viņas uzlīmē, viņas nodzen uz acis, un tad viņas uztetovē no jauna. Kāpēc vīrietis nevarētu uztetovēt sev ūsas? Tas ir tieši tas pats, ko dara sievietes ar savām uzacīm. Viņas nodzen viņas un uzkrāso viņas ar permanentu, ar tetovējumu uztais virsū. Vai skrops pielīmēt. Ok, viss ir savā vietā, savā laikā. Kāpēc čalis nevarētu bārdu uzlīmēt sev? Var taču skrops redzēt, ka viņas ir mākslīgas. Tieši tāpat kā redzēt, ka bārdu uzlīmēt. Labi, tā ir anekdota par to. Es gribēju teikt par to, ka reizēm vienkārši atlaist un iziet ārā, pastaigāties, neuzlīmēt tās skropstas, neuzkrāso to make-up, kurš tā kā aiz nagiem iznāk ārā, ja. Nevajag to. Ka mēs paši sevi uzliekam kaut kādu šausmīgāko standartu, mēs nogurstam no tā, kad man pazvanīja draudzene un pateica, izējam ārā un saka, es nevaru, jo man ir mati, es nezinu, kas ar viņiem ir, viņi ir nederīgi. Saproti? Kad es esmu tikko vēl gultā un es nevaru iziet pat ārā dēļ tā, kad es neatbilstu savam standartam, kā man jāizskatās uz ielas. Un īstenībā cilvēki nogurst pēc gadiem ar to šausmīgo tūnēšanos, un tu jau nejūti, cik ļoti tu savā sāpīgajā jautājumā, ka tu īstenībā pats esi uzstādījis to standartu. Kad tev ir, jābūt tādam, nezinu, tās robežas, viņas vienmēr izplūst. Viņas pārceļas uz priekšu, tā kā. Nebūtu slikti, tā kā Dievvvārds saka, ja, kad ir dažas tās raksturvietas par to, kad pārcel savas telts mietiņas, ja, tā kā paplašinies. Mēs reizēm paplašinamies, bet ne tur. Ka mums vajadzētu pareizi fokusu, ja mēs paņemtu kādreiz brīvu, vienkārši sev dotu atpūtu no tā, ka mums nevajag to reizēm. Bet redz, te ir tas paskaties acīs, tā teikt konkrēti šai ten sāpīgajiem jautājumam, kāpēc tu to dari, vai ne? Kāpēc ir tas iemesls, kāpēc, nezinu, labas kropstas, vai tur kosmētikas kārta, ka tu nepatīc, piemēram, sev līdz galam, vai ne? Kad es agrāk arī lietoju tur tonālo un tā, bet es viens brīdis, kad es sev nepatiku un es sapratu, ka es pārstāšu skatīties spogulī un es pārstāšu sevi nonicināt. Un bija kāds periods, kur es tikai, piemēram, lai es uzkrāsotu skropstas, vai ne, es paskatījos spogulī, bet es neskatījos vairāk, lai es sev nenonicinātu tur par pietiekam platiem gurniem vai vēderi vai vēl nezinu ko. Un man tas strādāja, un es pēc tam arī par kosmētikas jautājumu lietošanu, piemēram, kad es atgāju no tā, ka man būtu jāliek, nezinu, kāds tonālā kārta, un es iemīlēju, tā teikt, sevi, tajā tāda, kāda es esmu, vai ne, ka man patīk tāda dabisks izskats, protams, es uzlieku skropstu šādu zīmulu, vai ne, bet tonālo varbūt uz kādiem pasākumiem, bet tā ikdienā būtu tāda, kāda es esmu pieņemt, jo cik tu vari maskēties šajā pasaulē, vai ne? Tāda, mēs tiešām nevienu nenosodam, bet es izvēlējos paskatīties, kāpēc es maskējos, vai ne, kāpēc es tur, labi, es vēl nebiju ar Dievu, bet kāpēc es velku tādus apģērbu, kāpēc es vilku tur kaut kādus izgriezumus vai īsti. Tev radās, kāpēc? Jo tāpēc, ka man liekas, ka mums ir vajadzīgs kaut kā, nezinu, vai nu mēs nogurstam tik ļoti, ka mums viss paliek vienalga. Mēs vienkārši sēžam mājās, nezinu, labi, parasti to nevar atļauties, bet tas notiek. Tas, ka tev ir pilns tavs trauciņš, tu sēdi mājās, tu nelien ārā no gultas, tu vienkārši tur sēdi, ēdi čipšus, tur, es nezinu, ej uz veikalu un tur nes mājās bulkas un
Un tad tu vienā brīdī saproti, pagaidu stop. Katram ir tā robeža, kad viņš apstājās. Kāpēc? Kad uzrodās jautājums, kāpēc? Kāpēc es to vispār daru? Kāpēc es jāsaka, labi, uz ko es velku? Es velku uz to, ka viens ir tas, ka kā panākt to, ka es varu iziet ārā no tā. Un tu it kā vari, jo cilvēks pats neizjūt to, kad viņam ir šī, ka viņš tur zāģē vienu problēmu visu laiku, ka viņš visu laiku, piemēram, varbūt man neuzaicina uz baby showeriem vairāk, jo tāpēc, ka tā ir mana sāpīgā tēma. Un tad es sāku varbūt aizdomāties, bet bija jānotiek tam, ka man kādreiz neuzaicināja, kur es gribēju tikt, piemēram. Jā. Vai arī, es nezinu, kāds man pateica, ka ko tu vari ņemties tur ar to savu, savu vientuļo noskaņojumu, aizēju kādreiz uz kādu pasākumu un ieraugu kāds cits cilvēks, vai, piemēram, ko tu vari tur, es nezinu, pa visām lietām var atrast kaut kādas piezīmes no malas, bet reizēm mēs viņas vispār nedzirdam, vai ne? Vai arī tieši pretēji mēs viņus iekrājam iekšā, kā tā būtu mana balss, kas teikt, ka tu atkal šodien izskaties briesmīgi. Jā. Vai arī tur, cik tu vari runāt par vienu to pašu tēmu. Jo nogurumā mēs jau ko mēs darām, mēs īstenībā visu laiku esam tādi nekādi. Mēs paši radam to negatīvo fonu, ko tu sacīji par tām negatīvām emocijām, un mēs paši uzradam to, ka manas domas laika grozās riņķī par to, cik esmu nogurs, cik viss ir pelēks, un atkal ir laiks tāds, un tā taču ir Latvija. Karoči, vienmēr sakot, mēs īstenībā paši radam to, un citi cilvēki to jūt. To jūt. Viennozīmīgi. Viņi jūt. Viņi to jutīs. Ok. Nē, labi. Ejam tālāk. Garīgais nogurums, ko tu to gribēji teikt? Ar garīgo nogurumu šis ir lauciņš, tā teikt, kur šeit es gribētu dzirdēt tavas domas. Es izvaudodu iedomājos. Nē, labi. Es domāju, ka mūsu bieži vien tā nepareizā pieeja ir tieši sākt. Risinājums ir šeit. Bet mēs tieši otrādi sākam ar fizisku. Nē. Ja mēs skatāmies fiziskais, dvēseliskais un garīgais, vienalga, kurā pusē būtu nogurums, mēs vienmēr sākam ar to, ka mēs atlaižam garīgo. Jā. Bet tieši pretēji apvērstā domāšana par to, ka Dievā viss ir otrādi, ka sanāk, ka tur tieši mums vajadzētu tā kā likt uzsvaru. Tas arī bija tas, par ko to, ko tu gribēji teikt. Ok. Nē, es neesmu pret, jā. Kad, ir tādas neveiksmīgas parunas par to, kad pirmais, ko darīt, es varu neiet uz lūkšanām, jo man nav ko lūgt, man nav ko tur, es nezinu, man nav iedvesmas, es negribu lasīt Bībeli, man nav iedvesmas, un īstenībā tā ir pirmā pazīme, ka man tieši to vēl vairāk vajadzētu darīt. Un man patīk apzīmējums, ko es arī nesen dzirdēju par to, kad īstenībā mūsu visa tā galvenā risinājuma atslēga ir tajā palikt uzticamiem tur, kur mēs bijām, kur mēs esam šodien. Jā. Un kad tās mazuma lietas, kad, ja man ir, piemēram, kalpošana, es viņu nepametu tāpēc, kad esmu noguris. Parasti mēs tieši pretēji mēs sakam, tas nav priekš manīm, vai Dievs man neteica, ka man tas jādara. Apmēram tādas tēmas. Dzirdēts kaut kur. Kaut kur ir dzirdēts. Bet arī šajā sezonā, ko es noteikti varu atpazīt un kam es pievēršu uzmanību, ir par to, ka šajā laikā īstenībā viss ir tik skaidrs. Tev ir tādi kursi, tev ir tur dievkalpojums savā draudzē, tu vēl noklausies tur 3, 4, varbūt visu kaut kur. Tev piedāvā... Visi tā nedara. Visi tā varbūt nedara. Laura, tas ir izņēmuma gadījums, ka tu noklausies savas draudzes dievkalpojumu, aizēj mājās un noklausies 3 vēl citus. Tā nav klasika. Vispārīgi. Tā, kad mums internets ir pilns ar iespējām, kur klausīties, kuras mācības ņemt un kurām tu piekrīt, un visādas risinājums. Un arī man apkārt ir vienkārši, es zinu, ka es biju iesaistīta un vienkārši biju visu kaut kur un es nesaku, ka tās ir sliktas mācības, es tiešām daudz iegūs un ko, bet es saprotu, ka man visi tie trokšņi arī ir par daudz. Un es saprotu, ka visu laiku, varbūt tas nevis visu laiku, bet arī, kad nereti mēs izvēlamies iet tur, apmeklēt, klausīties tur, būt tādā konferencē, būt aiziet tur, noklausīties, bet nereti mēs izlaižam to
to apstāšanos, to klusumu brīdi, lai pabūtu ar Dievu. Jo ir arī Dieva vārdā, protams, ka vai ne, kad ir citi, Dievs, mēs tavā vārdā darījām šo, darījām to, vai ne, tur izdzinām jaunos garus, bet ka nav šī personīgā laika ar Dievu, un ka Dievs var teikt, tu esi mans draugs, vai ne, un kad es Dievu pazīstu. Un īstenībā šīs attiecības visvairāk tiek veidot šajā personīgajā laikā kopībā ar Dievu, un es saprotu, ka nereti arī es no tā, kad es izdomāju savus standartus, kādos man ir jābūt ar Dievu, kad es neatbildu tam, vai ne, kad es vienkārši atmetu to, jo es nevarēju izpildīt, tā teikt, tos darbus, tās lūkšanas, un šīs lietas, un ka es vienkārši, var teikt, izvairījos no Dieva. Un nācu tajos varbūt grūtākajos brīžos, kad jau man bija lūziens. Bet, ko es saprotu, kad vienkārši ir pēdējais laiks atstāt visu, es nesaku, ka pilnībā atstāt šīs lietas, bet pašu prioritāti uzlikt personīgajam laikam ar Dievu, apstāties tajā klusumā, jo arī šeit bija tas, kad, ko mēs no sākuma lasījām par Ēliju, vai ne, kad arī šeit bija rakstīts, kad celies un ēd, jo garš ceļš tev ir priekšā, un viņš cēlās, ēda un dzēra un gāja stiprinājies ar šo ēdienu 40 dienas un 40 nakts līdz Dieva kalnam Horebam. Un šis Dieva kalns nozīmē atkal reprezentē šo ten klusumu kambari, kur ir prom, tu esi no savu hausa un ka tu distancē sev no kaut kādām nebeidzamām darbiem, lietām, ēpastiem, sociāliem tīkliem, no cilvēkiem, atkal, kas tev atkal emocionāli, piemēram, tevi iztukšo vai nospiež. Un kad šis ir tas kalns vai ne, kur vieta, kur atkal Dievs stājās Mūzes priekšā, kur deva šos baušus, un tā ir tā tuvība ar Dievu, un es nezinu, cik vēl mums ir daudz atlicis dzīvot, bet es pats savā personīgajā laikā es lūdzu Dievam, lai tiešām viņš neļauj man atkāpties no Dieva. Jo mums apkārt ir situācijas tik daudz spiediens, bet pāri visam, lai es tiešām esmu tuvās attiecībās ar viņu, jo mēs dzirdam par kariem, vai ne, ko arī Dieva vārds saka, ka viss tas būs. Un smieklīgi varbūt situācija. Es biju pie mammas Talsos ciemos, un viņai tur ir tāda tā kā lapiņa bija, par ko darīt krīzes vai kara situācijā. Es vairs neatceros. Un es mammai tā saku, mamma, tur, kur tev tā lapiņa, tev vairāk vajadzētu šo ten grāmatu nolikt, nevis to lapiņu par to, ko darīt vai kā rīkoties šajā. Viņa saka, tā nav lapiņa, tā ir vesela grāmata. Es saku, vēl jau vairāk. Tā, kad īstenībā, lai arī kas mums pasaulē sagaida, ja mums nav šī tuvība ar Dievu, ja mēs nedzirdam viņu balsi, tad mēs esam nemierā, mēs esam hausā, mēs esam bailēs, mēs esam iztukšot un dvēseliski mēs vienkārši arī mirstam. Un arī garīgi mēs mirstam. Un tāpēc tas ir, es nesaku, ka tas visiem strādā, tas ir tas, ko es vienkārši gribu būt ikdienas laikā kopā ar Dievu. Es tu ļoti labi pateici īstenībā par to, ka šī bija šitā tēma bija kaut cilvēki mazliet iepriekš, tāpēc kaut kā viņi neslika kopā, bet īstenībā mēs uzlādējam savas baterijas patiesībā tikai tad, kad mēs liekam iekšā garīgajā cilvēkā. Jo fiziskā viņš jau, kā lai saka, Dieva vārds vispār saka, ka tas ir viss īslaicīgs, tas viss paies, katru dienu miesa, tavs ārējais cilvēks sadalās bezmaz vai, bet iekšējais, ja tu viņu baro, viņš tā kā aug un attīstās. Ka mūsu īstenībā visas dzīves uzdevums ir patiesībā, tā kā fokus vairāk likt, ka mūsu garīgais cilvēks aug. Gara vai garīgums, vai es nezinu kā to, viss, kas saistīts ar garu, attīstīt garīgo iekšā cilvēku, nevis ārējo. Jo Pāvils arī saka, ka daudz jau nedod, ka tu miesu trenē, kad, es saprotu, bet kad, tas, ka tu ieliec iekšā garīgajā cilvēkā, tu viņu tā kā baro vai, es nezinu, tā prasti runājot, uzskačā garīgo cilvēku,
Kāpēc tam tev arī vieglāk ir tās vispārējās sadaļas pievilkt klāt. Un tāpēc arī ir vienmēr stāsts par to, man īstenībā patīk šī doma par to, kā rīkoties krīzes situācijā. Tas tāds labs atsevišķs temats. Bet tas bija reāli valsts izdots, vai ne tā? Tas ir ļoti labs, kā rīkoties kristietim viņa krīzes situācijā. Es varētu izdot kaut kādu bukletu par to vispār. Šits vēl kopā uz to, ko es šorīt man atnāca tāda ideja. Labi, to jūs uzzināsiet vēlāk, jā. Es ceru, ka man būs tagad atvaļinājums garais, jā. Man ir, protams, plāni, bet, kā arī Dievvārds saka, taisiet plānus un gatavojieties, un es pats izveikšu korekcijas, jo man nepatīk šī sadaļa, kur teikts, un tur daudz nepiepildīsies. Labi. Es nezinu, vienalga, man ir atvaļinājums drīz, jā, pēc nedēļas, tā kā viss arī videča baby būšu atpakaļ oktobrī. Vienmēr sakot, kad viss, ko mēs ieliekam iekšā kā garīgo cilvēku, man īstenībā vispār mēs iesākam šo sarunu, man vispār ir doma tāda, ka mūsu prioritātes, kas vispār notiek mūsu prioritātēm, jo mūsu prioritātes bieži vien, es teikšu tā, ir galīgi garām. Kad ja viss mans fokus arī par iepriekšējo tēmu, ko man var cilvēks dot, ja viss mans fokus ir to, kad lai man būtu labi, lai man apkārt būtu labi cilvēki, tas viss jau skan ļoti pasaulīgi, tas skan sekulāri par to, ka mans fokus, lai man būtu daudz naudas un viss tādi sekli teikumi, ja? Ka viņi jau īstenībā nav pamatoti. Ko viņi man dod? Viņi man dod mākslīgu skriešanu, mākslīgu ņemšanos, bet ja es reāli man pajautā, es nesen arī redzēju vienu joku par naudu. Ja es, piemēram, darba devējs man izmaksātu algu visā tajā hlamā krāmos, ko es nopirkšu pēc tam par to algu, ko es tagad saņemšu, tad es nebūtu apmierināts. Ja es algas dienā ieraudzītu čupu ar tiem krāmiem, ko es nopirkšu par visu savu algu pēc tam, kad man ļoti vajag to visu šodien. Tas tagad tā nebija padomāts. Es ieraudzu Instagramā tādu bildīti, tur atvērās bagāžnieks, un tur zina kaut kādas bumbas, tur kaut kādi krāmi, kaut kāda lupata. Kad īstenībā mēs kaut kā neredzam to, kur mēs iztērējam to, ko mēs esam strādājuši priekš kā. Un tāpēc viss tas man vajag daudz naudas ir tieši tikpat bezjēdzīgs, kā lai es pēc tam nopirktu visus tos krāmus, ko es pēc tam pēc mēneša vispār izmetīšu ārā. Labi, tas ir atsevišķi tās, bet par prioritātēm, kad ja manas prioritātes ir, lai es labi tur izskatos, lai es labi jūtos, lai es esmu laimīgs, lai es esmu apmierināts, lai es esmu patīkams citiem cilvēkiem, lai es eju uz darbu, lai es uz ielas izskatos smuks, ka man somiņi ir saskaņot ar matu krāsu, ar jostu un ar kurpēm. Tad, kad es dzīvoju, man reizēm, es respektēju kapsulu garderobu, bet es neesmu kapsulas cilvēks. Man reizēm liekas, es vienkārši atkāpu no tēmas par to vēl vienajā kārtējā. Labi, ka mums ir Laura, kur pieturos pie grafika. Man ir viss sarežģītāk. Es reizēm skatos to, ka man ir tādi radinieki, kuri, piemēram, cimdus nepirks kaut kādā krāsā, tāpēc, ka viņi nepiestāv somiņai. Un man liekas, kurš vispār pamanīs? Tev pat nav koncepta tavai garderobē, bet somiņai jābūt saskaņā ar cimdiem. Ka mūsu prioritātes īstenībā ir nepareizas. Ka mums vajadzētu vairāk tieši veltīt laiku mūsu garīgā cilvēka pieaugšanai. Mums vajadzētu domāt par mūžības lietām, par to, ko teici, iet kalnā. Ko nozīmē vispār kalnā būt? Kas ir tas kalns? Kalns ir laiks ar Dievu. Tad, ja es reāli kvalitatīvi pavadu laiku ar Dievu, tad man ir ko dot. Un otrs moments, ko es īstenībā iedomājos, kamēr tu teici, ka patiesībā, kāpēc mums vēl iestājas nogurums? To var ļoti labi redzēt kristiešu vidē. Kad cilvēki sāk meklēt kaut kādus jaunus video, meklēt citā draudzē pasākumus, meklēt kaut kādas, viņi sāk draudzēties ar draugiem, kas tā kā, nav varbūt viņiem tā kā, viņus tā kā neceļ. Es atradu. Tas ir tajos brīžos, kad tu pats draudzē neieguldies, piemēram. Tev nav sava kalpošana. Tu neesi draudzīgs savā draudzē. Tu neesi īstenībā atdevis. Tas ir tas pats, kas es meklēju pirms tam rakstvietu par to, ka ir teicis, ka tas arī medu, ja pārēdās, tad viņš paliek tāds neēdams un nelāks priekš tavu organismu. Kad, tā kā
Tad, kad tu esi pārēdies, tu esi noklausījies savu svētrunu, noklausījies dzīvības vārds svētrunu, Golgāta, Ciāna, maizes visādas un dzīvības maizes un visādas tur zobenus un uguņus, ļoti daudz draudzes. Tad tu kļūsti pilns. Bet ja tu to nekur neizliec ārā, tad tas sāk viss bojāties. Tā kā manna, kas nāca no debesīm, tuksnesī. 7. dienā tev bija jābeidz lasīt to visu. Mums ir otrādi, mēs kaut kādā ziņā droši vien svētdienā sabarojamies ar garīgo. Labi. Citiem arī viena svētdiena nedēļā ir pa daudz. Tāpēc, ka tu jau neesi izlicis ārā un tas trauciņš ir pilns un tas sabojājās. Un tad, kad tas sabojās, tad tev liekas, ka vaina ir un sāc meklēt, ka tev ir tā vaina. Īstenībā tu jau neesi izdevis ārā, ka tas bija dodams ārā, lai tu varētu atkal ņemt, jo ņemt jaunu lasīt ir jālas visu laiku jauns. Nav slikti, kad YouTube'ā cilvēks skatās svētrunas. Slikti ir tad, kad mēs paliekam, ir tāds, man nepatīk apzīmējums par to, ka galva ir tik liela, ja, ka mēs sākam mācīt viens otru, kaut gan mums būtu, labi, man ir skeptisks skatījums uz to, ka ir tāda rakstvieta par to, ka nemācīs vairs viens otru, bet tur, vai ir visi šitie teksti par to, ka īstenībā viss tas fokus ir par to, ka tad, kad tu esi iemācīts, tu esi gadu vai 2 kristīts, tu esi gatavs jau mācīt jaunos. Bet mēs to nedaram, un tā ir mūsu problēma, un tad mums uznāk nogurums, jo man šeit nav interesanti, jo mani nemotivē tavi teksti, ko tu tur esi atklāsmes saņēmis. Loģiski tas runāja tā kā parasts kristietis draudzē. Man nemotivē draudze, tur nav draudzīgums, tur nav mīlestība. Bet kāpēc? Tāpēc, kad es neesmu bijis arī dalībā. Es neesmu bijis īstenībā, tu pats viņam ir atklāsme, par to, kad kādreizējā draudze, kad izveidojās, viņas tie 2 postulāti bija sadraudzība, protams, apustuļu mācība un vakarēdienas, jā. Kad mēs neesam sadraudzībā paši, ka mums nav kopējs skatījums un mēs nedodam jaunajiem to, kas jauniem jādod. Un mēs sapūstam iekšā, mēs sākam smirdēt, un mums šī vieta vairs nepatīk, viņa man vairs neiedvesmo. Jo es īstenībā neatdodu tur jaunajiem, kas jauniem. Vecie, kā rakstīts Timoteja vēstulē, man liekas, par omēm un atraitnēm, par to, kam plus 60, tad pamācat jaunās sievas, kā mīlēt savus vīrus. Ir vesela schēma, kas īstenībā Bībele mums dod risinājumu uz visām šīm mūsu nogurumu, kad mēs nezinām, ko darīt. Vai ir visi, kam vēl līdz 60 preceties audzēt bērnus un audzēt savus bērnus, nevis nākt uz draudzi un bakstat citu bērnus. Bet ņem un savus audzīt. Tu visu savu resursu tur ieguldīsi, tev negribēsies vairs audzināt citus bērnus. Man liekas, tik loģiski, ka Bībele mums dod ļoti daudz tos praktiskos risinājumus ārā. Labi, tas vienkārši... Man vienkārši patikās tā doma par to, kāpēc mums vispār rodās nogurums, jo mēs neatdodam tur, kur mums bija jādod. Un tad, kad mēs krāmējam pa virsmu, mums tek pāri un mēs kļūstam tā kā rūgti. Mēs kļūstam nebaudāmi. Šis ir labs kopaņā. Tāpēc, piemēram, mēs esam mid podkāstu. Mēs dodam ārā? Jā, bet tas ir viens no risinājumiem, kad katram ir jāatrod, un es iesaku katram atrast savu platformu, kur cilvēks var sludināt, vai viņam ir savu mājas grupa, viņam ir meiteņu grupa, vai puišu grupa, vai vīriešu grupa, vai taisat sieviešu konferences, vīriešu konferences, ģimeņu konferences, māmiņu klubus, tur omīšu, tur vakara lasījums vai rīta lasījums. Visas ir tik daudz sfēras, kur var cilvēks izpausties. Taisat savu hobiju, tur tamborēšanas, bībeles lasīšanas pulciņu, bībeles vāku šūšanas pulciņus, vienalga. Tas, kas tev tiešām ir sirdī, jo īstenībā sanākot kopā, jūs papildināsiet viens otru un varēsiet rast ko jaunu, paplašināties tajā sfērā un atkal radīt jaunus sapņus un idejas. Varbūt kāds grib vispār iestājas par tīrību pilsētā. Savācieties kopā pulciņš, kas reizi nedēļā iet satīrīt kaut kādu kvartālu Liepājā. Bet taču kopā darot, tu izdod ārā savu, ko tu esi saņēmis, savu atklāsmu, viņi ir jāliek lietā. Un tad, kad mēs to nedaram, mēs vienkārši sēžam mājās un mums ir garlaicīgi, ka mums neviens nepiezvanīja, neuzaicināja uz savu konferenci. Ok, Danata. Kopumā, vai tev ir kaut kādas lietas, ko tu aptverot šos vai tu esi sagatavojis kaut kādas praktiskas soļus, kopsavilkumi, kaut kādas tādas lietas no savas puses, jo
Plus mīnus, es esmu kaut ko sagatavojis, es domāju, vai tu gribi sākt? Es varu sākt, jā. Nu, kopumā, skatoties šo tēmu, es arī paklausījos kādus par šo sfēru. Protams, mēs klausamies, mēs cenšamies arī noskaidrot kādus viedokļus un sagatavoties, lasīt papildus. Tas ir tāds izglītoties vajag. Un no tā, ko es klausījos, kas mani arī iedvesmoja, arī bija vairākās vietās bija par to, kad atzīsti par tiešām savus limitus, atzīsti savu nogurumu, atzīsti tiešām, kā tu jūties un to darīt Dieva priekšā, vai ne? Jo Dievs zina visas tavas emocijas un daudz labāk saprot arī tās emocijas, kāpēc tu tā jūties. Un Dieva vārds arī saka, ka viņš klausās mūsu lūkšanas un viņš sagaida, ka tu nāks viņu priekšā. Un tāpēc labākais veids, kā iziet no šīs sezonas, dari savu tiesu, pildi šo garīgo daļu un ko es tiešām arī praktizēju, un es saprotu, ka Dieva vārds man saka, esi atklāti, kādu to es, Dieva vārds un Dievs pats runājis vairāk kārtīgi, ka man jābūt atklātāji. Nevis, ka tur izdomātas, tur lūkšanas, kaut kādas citējošas, nevis izdomātas, bet citējot tur kādas psalmu lūkšanas vai ko pēc tā. To, protams, arī var sākt, bet pieliec to, kā tu patiesi jūties, kādas ir tavas domas un esi atklāts ar Dievu. Tas būtu tā kā viens no punktiem, vai tu baidies, vai tev ir kaut kādas šaubas, nemies visu par to runāt Dievu priekšā. Un ikdienas ceļš uz tādu jaunu soli pa solim ir atkal pēc tam lūgt Dievam pēc spēka. Arī psalms 138. 8. nodaļa, 3. pants ir rakstīts, kad es lūdzu, tu atbildēji un iedrošināji, stiprināji mani, dodot spēku, kas man vajadzēja. Tas ir angļu tulkojums, bet tā būtība ir, kad es lūdzu pāri visam, kad tu ej, ikdienas darbos, Dievs, es eju darīt šo darbu, lūdzu spēcini man izdarīt to. Dievs man dod spēku būt tajā sabiedrībā, manā draudzē izdarīt to kalpošanu, pat ja es tā nejūtos. Un ka tajā visā tu atzīst, ka tev ir vajadzīgs Dieva spēks, vai ne, ka viņš ir tas, kas atkal dod to, tā teikt, pamudinājumu, iet, turpināt, būt uzticams, kur tu esi, pat ja tu galīgi tā nejūties. Un pat visās sfērās, vismazākajās, esot kopā ar bērniem, esot tur ar ģimenē, attiecībās, laulībā, visā lūgt Dievam pēc spēka. Un tātad viens no tas, ka tu lūdz Dievam un atklājies Dievam un lūdz Dievam pēc spēku. Un tad atkal tā trešā lieta būtu pateicība, jo pēdējā laikā es tik daudz, kur arī dzirdu par šo pateicību. Nevis skaties uz to, kā tev nav, bet pateikties par to, kas tev ir. Un es arī saprotu, ka bija kāds dzīves sfērs, kur es skatos, tur nav šajā tāda kalpošana, vai tur nav atkal cilvēki tādi. Es skatos, kāda es esmu, es pasakos Dievam, ka mēs esam šeit ar Danutu, ka mēs varam rūpēties, tā teikt, dalīties, it kā tas ir par mums, tas ir par cilvēkiem un dot vai ne šīs lietas un neskatīties, ko mēs tagad jau uzreiz tik ļoti, es neizdaru šo un šo, bet mēs cenšamies regulāri ierakstīt, skatīties šīs tēmas un paskatīties dažādās sfērās, jo man interesanti likās arī, kad pateicība ir vecāks priekam, un prieks ir kā bērns, tā ka būsim tie vecāki, kas ir stāvoklī un dzemdēsim bērnus, bet tas ir tādā pārnestā nozīmē, ka tas ir pateicība ir kā vecāks un bērns ir prieks, tātad dzemdēsim prieku pasakoties, tā kā tad, ikdienas man ir šeit tāda klādīta arī, ko es ikdienā pierakstu, kā es jūtos, vai kas ir ikdienā ir tāds noticis, kas ir pat lūkšanas reizēm es tur pierakstu, un kad es cenšos arī pāri visam katru dienu ierakstīt kādu pateicību,
par lietām un apstākļiem, pat par to, ja tev nav iespējas par ko, tu nevari saprast, par ko pateikties, pasakies par to, ka Dievs ir uzticams un kad viņš tiešām, piemēram, man veldzē brīžos, kad es esmu vienkārši šķiet zemākajā punktā, bet esot viņa klātbūtnē, es saprotu, ka tajos brīžos es īstenībā esmu vairāk padzirdīta, mierināta, stiprināta, lai atkal celtos un ietu. Kaut kā tā no manas puses. Kaut kā tā. Es atcerējos vēl vienu teicu par to uzticamību, vai ne? Kad tāpat kā Jēzus pēc ieraduma ieradās sinagogā, vai ne? Jā. Man īstenībā liekas, ka tas pat vēl, tas tā kaut kā ir daudz vērtīgāks nekā tas izskatās. Par to, ka, iet uz draudzi katru svētdienu, tas ir, vienalga, kā tu jūties pēc būtības, Jo tāpat kā nabagie, ja, būs vienmēr. Tāpat arī problēmas būs vienmēr. Tāpēc man īstenībā es nesaku, ko viņš tādu domu noķēra par to, ka nabadzība ir tāda problēma, vai ne? Ka viņi būs vienmēr, ko tu vari ņemties un barot viņus. Barot ne tādā ziņā, es domāju tādā ziņā, ka reizēm tev arī ir tas tava, labi, kaut vai tādā ziņā, ja, ka tiešā kontekstā no rakstvietas, ka tev ir jāizlai tava gada alga par kaut kādu augstāku mērķi. Nevis viņi vienmēr nav jāizdod tajās nabadzības lietās, kur tu katru dienu viņas lietas. Es pat vēl dziļāk sapratu to domu, ka mēs katru dienu barojam savas nabadzības vajadzības, kaut gan īstenībā mēs varētu to visu savā kopā un izsist daudz lielāku caurumu, vai ne? Tajā savā izlaušanās stāstā. Un ir viena tāda arī no Jesajas 40 tāds slavens tāds moments, ka viņš nogurušajiem dod spēku, vairo stiprumu un nespēcīgajiem, un jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri pat sabrūk, bet kas paļaujas to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jauns spārnu vēds, kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Un arī no Jeremijas 31:25, es dzirdināšu katru tavu iztvīkušo, novārgušo un iepriecināšu katru noskumušo dvēseli. Ka patiesībā īstenībā ir Bībelē ļoti daudz tādi momenti, kad tā kā arī sacīja par to, kad ir tāds no svētuma uz svētumu, no godības uz godības, no solī uz soli, kad vienkārši, kad ir tie mazie solīši un kad es vienkārši šodien vienalga, cik es tur, kas bija man tikko, bet es tagad meklēju Dievu un paļaujos uz viņu, ka patiesībā tā uzticamība Dieva lietās, tajās mazajās lietās, tas ir tajā ikdienā vienkārši turpināt kaut kādas lietas. Jo ir tāds, par to, kad ūdens pilienī var izdauzīt pāršķelt akmenī, jautājums vienkārši, cik ļoti tas ilgi notiks no ilguma jautājuma. Tā kā patiesībā ir ļoti daudz rakstvietas psalmos un tesaloniķiešiem, galatiešiem, filipiešiem ir ļoti daudz rakstvietas par to, kā stiprināties un kā celties, un viennozīmīgi nav vērts padoties arī pie noguruma, jo tāda vecs stāstiņš par to, ka tas tā nebūs vienmēr, kad mēs esam nabadzīgi. Nestāstīšu tieši šo tekstu, droši vien daudz kristieši zina to stāstiņu par to, kad ir nabadzība un ir šī zīmīte, ka tas tā nebūs vienmēr. Un arī pienāca šī bagātais periods, un cilvēks saka, mēs varam ņemt to zīmīti nost, un nē, tas arī tā nebūs vienmēr. Kad īstenībā visas mūsu sezonas un periodi, tie ir tikai periodi, un tās ir tikai sezonas, ka patiesībā pastīties uz to, kas ir kalnos, kas ir augstāk. Es to tā saprotu, kad vienkārši skatīties mazliet tālāk nekā mūsu ikdienas lietas un atslēgties no mūsu sāpīgiem jautājumiem, jo viņi tā kā nabadzība vienmēr būs, bet reizēm vienkārši iziet ārā no tā un paņemt sev brīvu, iedot sev brīvu. Tu mīli sevi un zini, kas tu esi, tad vienkārši iedod sev brīvdienu un apsveic sevi ar problēmu nepumpēšanu, nekačāšanu, nebarošanu un iedod badu, iedod gavēni savām problēmām. Un kad ir kaut kas daudz vērtīgāks, un vērtīgāks ir tas, ka mēs kā cilvēki mainamies, jo mēs paliekam uzticami un visa garīgā pasaule redz mūsu uzticamību mazās lietās, un Dievs mūs atalgos ne tikai tad, kad mēs būsim miruši, vai ne? Kad mūsu miesa nomirs, arī tas ir tā, ir arī sezona, viena.
Bet, kad Dieva vārds saka, ka atalgojums arī nāk mūsu dzīvē, kamēr mēs esam šeit uz zemes, un arī tas notiks gan ar tevi, gan ar mums, un neviens nav izņēmums, ka, ja mēs esam uzticami Dieva lietās, viņš atalgos mūsu bagātīgi, pārbagātīgi, ka mums pāri līst, ka mums pietiek ne tikai savām primitīvām vajadzībām, bet kad mums pietiek arī, lai mēs varētu dot citiem un izēj no savu nogurumu, mēs no sava, sagaidām sezonu, nākamo sezonu, lietus, gan grīnais, gan vēlīnais ir mums apsolīts, ja mēs ticam un paļaujamies uz Dievu vārdu apsolījumiem, tad mēs vienkārši tiksim ārā uz savu jauno pavasari. Lai nāk pavasaris pār katru klausītāju un seko līdz jaunumiem Instagramā, Mid podkast, drīz arī vēl dadis rokdarbi. Es domāju, kad ir jau. Gan jau garīgā pasaulē jau ir, mēs tagad viņu kačājam downloading. Downloading sociālos tīklos dadis Var apskatīties, kādas foršas lietas Danut ir sašuvusi, kas ir pieejams pārdošanā, un var arī personīgi var pieteikties uz kādu tērpu. Droši vien drīzāk pieteikties. Kad būs kaut kas gatavs, tad uz to varēs pieteikties. Nē, ir jau kaut kas gatavs, bet to visu laiks. Laiks un sociālie tīkli parādīs. Jā. Tāpēc es svētīts. Protams, patīk komentāri. Mums patīk komentāri, lai viņi vairojās. Un dodat ziņu par midmatch arī vēl ir mums palicis. Vēl aktuāls. Vajag to midmatch vai nevajag? Jā, vai vajag jums vai nevajag? Attiecību satikšanās vai kā viņi nodefinēt randiņu. Kaut kāds pasākums būs, vai ne? Jautājums, kad un kur? Nu, kā saka, kā tu minēji, plānojam, un tad Dievs rādīs. Kaut ko Dievs pielas un kaut ko viņš atcels. Jā, tagad tā. Tikai tā, esat svētīti.